Čau, mīļie! Kamēr nāk, tikmēr dalos, ir runājamais, es tikko no ārā nākusi, par ko es gribu mazliet aprunāties ar tevi. Tas ir nodot kādu informāciju. Ir jautājumi, kas ir saskrējuši, ir jautājumi, kas notiek. Un, lai neatbildētu katram, kas notiek, protams, ka katram šis process ir pilnīgi individuāls, jā, tas, kas notiek, bet pašlaik enerģētiski ir process, viņš atkārtojas cikliski, viņš notiek pirms tāda next pakāpiena, kur tu pakāpies, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka tevi tumsa izaicina caur tavām emocijām. Tevi tumsa izaicina caur tavu mentālu, caur tavām domām, caur to, kā tu domā, kā tu reaģē, notiek. Un jūnijā, es gribu teikt, līdz kaut kādam 11, 12, nevajag tam vispār pieķerties, ja, ko tur man saka. Notiek tāds ļoti, ļoti jūtīgs periods, kad tev ir jāparāda sev, cik tu ļoti esi sev vislabākais draugs. Tad, kad notiek kaut kas šeit, mentālā, kas ir kā atkārtojošas domas, kas varētu būt, kas visbiežāk ir sadzīve, nauda, attiecības, darbs, bērni, katram pilnīgi savādāk. Katram ir šis te kaut kāds, es gribu teikt, tāds vājais posms, kurā pilina, ja? Un to ļoti tagad cilvēki katrs var novērot. Kāds ir uzdevums? Uzdevums ir šajā brīdī, kad notiek kaut kas, kas jau ir zajebalgodīgi, ja? Apstādināt sevi, izrunāties ar šo situāciju, izrunāties ar šo domu, izrunāties ar šo cilvēku, izrunāties ar situācijām, miedarbībām, kas ir, izrunāties ar bērniem, izrunāties katram ļoti, ļoti individuāli, ja? Izrunājies, atklāti ej uz šo kontaktu savā galvā. Tu esi sev draugs. 24/7, nafig, tev ar sevi ir jācīnās. Tev nav ar sevi jācīnās, tev ar sevi ir jādraudzējas. Pareizi. Tāpēc, ja ir šie brīži, kad notiks tas, negaidītos brīžos, ja ir šie brīži, kad tu netiec galā, vienkārši sev pasaki un pasūti to visu nahuj. Apstādini to sevi iekšā. Tik līdz mentālā notiek tās, kas nav konstruktīvs, tas nav tavs. Tas nav cilvēka dabīgais stāvoklis. Ja? Domas ļoti daudzas, kas ir jūsu galvā, nav jūsu. Tas ir šī te skaņa, kas tevī iekšā skan, ja? Šī te vibrācija, šī te frekvence, iespējams ir bailes kaut kādā lauciņā. Un viņi tik gaida tā, tūlīt mēs šito ņemsim priekšā, tāpēc, kad viņam muļķim nav skaidrs kaut kas. Pilinās tik ilgi pilinās, kamēr tu savādāk uz to nepaskatīsies, kamēr tu savādāk pie tā nepieiesi, kamēr tu savādāk nereaģēsi. Viss, kas notiek, apsēdies, nu labi, tā Linda. Notiek mums šādu doma, ja? Ar veselīgu humoru pret sevi, bliņ, jūs katrs esat sev vislabākais draugs. Tas nenotiek ārpus jums, neviens nav ārpusē vainīgs, ne pie kā. Tātad, ko tu gribi man pateikt? Es tev klausos, lūdzu, veries vaļā, jūs varat pierakstīt, jūs varat izrakstīt. Ejiet uz kontaktu ar visām domām, ar visām emocijām, ar visām sajūtām. Gribas raudāt, bimbā. Nu, bimbā tā, ka pizģets. Nu, bimbā. Ļauj notikt tam visam. Tas ir dzīvi. No tā nav jābēg.
nevajag bēgt darbos, nevajag bēgt kaut kādās nodarbošanās, nevajag uzreiz kaut kur steigties, kaut ko darīt, kaut kā aizbāzt, aizpačkāt visu to, kas notiek. Tas nozīmē to, ka tu neizēji un neatsien šo āķīti vaļā, šo mezgliņu. Tavs uzdevums, ja tas caur tevi notiek, caur tevi, tas nozīmē to, ka tev tajā ir jāiet iekšā. Tieši tik vienkārši visās šajās sarežģītajā lietā. Kas vēl ir? Šis periods katram ļoti individuāli, kā es minēju, var tā kā notikt attiecībā pret cilvēku, ir fizika, caur kuru tev iespējams ir sevi jāsajūt atkal, ja? Fiziskā varbūt kaut kāds novirzes. Vairāk tas ir mentāls un vairāk tās ir emocijas. Var atmest man dalās, ka cilvēki dalās, kad atmet vispār kaut kādos pagātnes notikumos, kas sen jau ir aizmirsti, kaut kādu nenormālu gadu atpakaļ, 5, 10, 20, 25 un atmet atpakaļ tikai ar vienu mērķi, nevis tev darīt pāri, bet lai tu atceroties šo brīdi, šo laika līniju, tu pats tev dod šodienu šo iespēju, ej tajā iekšā un to dziedini. Kā tu skaties uz visu to, kas tev riņķī apkārt notiek? Komunicē ar to, ej uz kontaktu ar to, runājies ar to. Man liekas, kad ir tik daudz esmu jau šajā laikā pienesusi, tevī ir tik daudz instrumenti, un patiešām, kad nav atbildes, un man saka cilvēki arī, kad ir tādi, kuriem jau liekas, ka es vairs negribu dzīvot. Es padodos, es vairs negribu. Ja? Dariet ar mani, ko gribiet, es tā vairāk nevaru izturēt. Ir arī tādi cilvēki šodien. Tas nozīmē to, ka viņi ir pienākuši līdz šim brīdim, kad ir jāpaliek ļoti, ļoti patiesam un godīgam pret sevi. Ja? Kāda vairāk šie ārējie tēli, kurus būvē gan sievietes, gan vīrieši, viņi vairs neko nedod. Viņi smacē. Ja? Un tad, kad tu saproti, ka tu esi sev 24/7 un ka tu sevi ļoti, ļoti cieni, tu sevi ļoti, ļoti mīli, ka tu nedari ar savām domām sev pāri. Tu ej iekšā, tu runā, tu izrunājies, tu dalies, tu atveries, tu izplaties, tu piepildies, tu piedzīvo, ja vajag, tu ej savā dievišķajā plūsmā. Tā esi acis ciet un man nākas dalīšos, man vakar bija ļoti, ļoti interesanta situācija. Vakar bija aktivizācija, kurā es piedalījos, jau ļoti gadus, 3 gadus atpakaļ, 23. gadā tā bija pirmā reize. Aktivizācijā, kundalīnī aktivizācijas process. Tas ir tas, kas man ļoti, ļoti uzrunā. Ir šī viņa nav pārsniedzēja, viņa ir kāda vēseles māsa Latvijā. Un viņa piedāvā šos procesus, bet tas nav tikai vienīgi saistībā ar kundalīni, tas ir saistībā ar šo dzīvības enerģijas pamotināšanu iekšā. Un ir šādi procesi, kad arī un situācijas, kad šiem stiprajiem, ja, viņiem vienmēr vajag šo klātbūtni, ne tikai man, bet arī viņai, un cik ļoti mēs skaisti satikāmies un sajūtām, un es pieskāros, man bija, vienā sesijā man bija 2 sesijas, jo es pieskāros šeit dievišķai plūsmā, man bija tik skaistas atbrīvojušas asaras, un pēc tam vēl tas viss turpinājās, un tas viss bija tik izjust, un šodien ir cits skatījums, cita skaidrība, cita tīrība, cik ļoti notiek šie brīži, kad jūs atveraties kaut kādām sirds impulsam, satiekot, pieskaroties, apķerot, samīļojot, izrunājoties, un tu saproti, cik ļoti šie brīži, kad tu satiec šos te savējos, kāpēc es vispār to stāstu, kad viņi tik daudz dod, viņi tik daudz, tev vajag vienu pieskārienu fizikā, lai tu saprastu, kad es eju uz priekšu, es eju savādāk, es daru, es izzinu, es aktivizēju, es piepildu, es izjūtu, es pārplašinos. Tāpēc dalīties, rakstīt, jautāt ir ļoti, ļoti vērtīgi.
Jā, citreiz šie temati, ko es no jums saņemu, viņi ir sāpīgi, bet tāda ir dzīve, tāda ir dzīvība. Jūs esat dzīvi, un mēs katrs izjūtam daudz un dažādus procesus sevi iekšā. Tāpēc šie pieskārieni un klātbūtne starp savējiem, kad tevi dzird, kad tevi redz, kad tevi sajūt, kad tevi apķer, kad tevi samīļo. Ja, cik tas ļoti, ļoti ir svarīgi. Tāpēc es arī esmu es, un tāpēc mani ir mani savējie īstajā laikā un īstajā vietā atvest, par kuriem dalīties, kurus dzirdēt un iespējams pat dzirdot. Šodien te un tagad, tieši tagad, notiek ļoti daudz skaistas, vērtīgas atbildes, kas dod jums iedvesmu un kaut mazu tādu stariņu. Vienkārši zinu, kad man pašai to vajag. Ja, citreiz, un kad dodot šo stariņu un daloties cauri vēl plašāku un atvērtu šo dievišķo plūsmu, kas manī vakar tika aktivizēta, un vispār katrs pieskāriens šai dievišķai plūsmai, kas man ir katru brīdi, kad es to izvēlos, cik tas ir vērtīgi. Tāpēc turam buru un komunicējam ar šiem iekšējiem stāvokļiem, kas notiek ar to mentālu, ar tām sajūtām, ar tām emocijām un atveramies tam visam, ja? Izreaģēt, lai tas aiziet, atvērties, lai tas aiziet, lai notiek plūsma, nebloķējiet savu dzīvības sulu sevi iekšā, nebloķējiet. Nav neviens apkārt ieguvējs. Jūs esat tikai ieguvēji. Tāpēc, mīļās, vēl šajā reizē es ļoti, ļoti vēlos, lai tu sajūti un lai tu šajā procesā satiekot savējās, ko tu vari dalīties. Sieviete, dieviete, vēršos pie tevis. Lai tu nāc un satiec savējās, lai tu aktivizē sevi, lai tu izzini. Tūlīt, jaunā mēnesī startē vienkārši brīnišķīgi, māģisks, enerģētiskais kurs, kas notiks caur mani, dievišķā plūsmā, papildinošs, dzīvs, garšīgs, saki sev jā. Saki sev jā arī šajā periodā, kad notiek ļoti daudz dažādas izmaiņas un pazušanas un negribēšanas būt. Saki sev jā. Un no jauna, no citas puses ieraugt, cik tu ļoti esi forša, cik tu ļoti esi vajadzīga, cik tu ļoti esi dzīva, cik tu ļoti esi, cik tu esi. Vienkārši, cik tu esi. Kā gars, kā dvēsele, kā savs labākais draugs. Labi, mīļie, 13 minūtes sarunātas. Es vēl pašās beigās gribēju pateikt, es šodien braucu no tirgus, es Rīgas tirgu biju. Un es pie sevis saku, paskaties, kad ir bijuši šīta situācija, šāds brīdis, kad tu jebkurā laikā vari aizbraukt un nopirkt svaigus augļus, svaigus dārzeņus, zaļumus, ka tu tur ienirsti tajā visā iekšā. Un tas ir tāds kaivs, tādā mazā nieciņā, sūdiņā, kas varbūt vispār citam neko nenozīmē. Tas ir tik daudz, tas ir tik sirdsilti. Šodien būs šedevri visi sādi, šodien es ēdīšu, šodien es daudz ēdīšu. Kā man teica, vienmēr prasīja. Tā. Dūts, tu ēdīsi daudz vai tu ēdīsi maz? Es teicu, es ēdīšu ļoti daudz. Ļoti, ļoti daudz. Šodien ēdīšu. Labi, mīļie. Čau.